Piestiprināšanas platnītē. Vīrais termins, vīrais termins pilda Z-membrānas funkcijas. Pie viņu stiprinās šo aktīva filamenti, ja pielās protofibrūzi. Un milziņas savukārt atrodās tāpat starp aktīva filamentiem. Bet milziņas šajā gadījumā var tātad iedarboties ar aktīviem pavadieniem, kas nav paralēli. Līdz ar to muskuļu šūna var kontaktēties, var teikt, vairākos virzienos. Ja šī skeletāla muskuļu šūna varēja tikai saīsināties, tad būtā muskuļu šūna var arī vairākos šajos te virzienos izmainīt savu formu. Vai jūs stādaties priekšā tā? Labi. Un jūs jau teicāt, ka nav šī te krokonīna, bet ir kalnolīnas. Un kā šī sistēma darbojas? Kalnolīnas saistās ar kalciju, tad viņi atbīd ko piesaistīt miotīnam, vai tie aktīvi tiek iztīties? Principā jā, un jāatcerās, ka svarīgi ir šeit arī kalcijs. Kalcijs ir signāls, kas piesaistās pie kalnolīna, atļaujot notikt šim te konflikcijas mehānismam. Un otrais jautājums, kas tad ir multiunitārā un unitārā, jeb viscerālā gludā muskultūra. Kā atšķirās šie te abi? Man jūs būs jāsauc. Multiunitārā tad, kad vairāk tie augstē, bet niecīgi ir kopā. Patstāvīgi, tieši tā. Cilēra ķermenis. Cilēra ķermenis. Cilēra muskuļi, tieši tā. Nē, tie būs skeleti muskuļi. Jā. Un šī te katram tam niecītam savas inervātas. Principā, jā, viņi sarojas neatkarīgi viens no otru. Jums ir gludā muskultūra, kurai katrai panāk mēs par sinusu drusku vēl parunāsim, vai ir tādas sinusus, kā mēs klasiski iedomājamies šo te neiromuskulāru savienojumu. Ir katra šūna atsevišķi. Šai šūnai pienāk signāls, ka tikai šī šūna arī veic kontrakciju. Un to arī nodrošina, tāpēc kā skeleta muskultūrā ir saizstaldi apkārt šai te muskuļu šūnai. Un ko dara saizstaldi? Principā izolē šo elektrisko signālu. Tā ir tāda kā sava veida izolācija, lai nenotiktu vakar šūnu uzbudināšana. Un unitārā gadījumā, kāpēc citreiz saka, ka tas ir kā tīkls, kā sintīcijas darbojas. Savienots par šūnas. Nu, kā sauc šos, kā viņas tieši ir savienotas. Vai es braucu savienojumiem, angliski ir gap junctions, un kas notiek, mēs dodam signālu vienā vietā un izskatās tieši tā pa visu šo te. Tā, labi. Un tad vēl, kā jūs zināt, muskuļu, šīs te skeleta muskuļu šūnas spēja reaģēt tikai uz kādu signālu, kas ir kairinātājs. Acetilholīns. Tikai un vienīgi, principā, nervu sistēma inervē šīs te muskuļu šūnas un atbildē uz nervu sistēmas izdodto acetilholīnu un notiek kontrakcija. Kā ir gludās muskultūras gadījumā? Varbūt arī norādīt organoli. Jā, un hormoni, tieši tā, un iestiepums. Tā kā ir smalkāk. Iestiepums? Jā. Piemēram, tie gludie niecīgi, ka viņas iestiep, viņi ļoti rasti, viņi agriež šeit iekšā slēviņi, ka tur arī sarāties. Konformālis tie kanāli. Tieši tā, principā arī rodas uzbudinājums atverās šie te kanāli, piemēram, kas ir ļoti izplatīts, ir šie te asinsvadu gludā muskultūra. Principā arteriolās, ja notiek, mēs arī mācīsimies par asinsritē, ja ir spiediena paaugstināšanās, tad miocīti, principā, ko viņi dara?
sastrindzinās, jo viņiem ir jānotur šis tā ir mildējumais autoregulācijas mehānisms. Viņi nedrīkst ļaut iesliekt šo te asinsvadu sienu, un tādēļ viņiem ir jāsaspringst, un tas principā arī ir uz reakcija uz iesliegumu. Tālāk, tad pastāstiet man drusku par to, kā šī te gludie muskuļi, kāda ir šī te nervu sistēmas inervācija. Kā izpaužās sinapse, vai tā ir klasiski, piemēram, vai mēs varam runāt par motoro vienību gludās muskultūras gadījumā. Nav kultūra motorā. Tieši tā, un kā tad izpaužās šī te iedarbība nervu sistēma un glūdā muskuļšiem. Vai ir klasiska sinapse kā skeleta muskuļšoms gadījumā? Vai gludai muskuļšomai tāda ir? Labi, un kas tad ir raksturīgs? Un šeit atkal jāskatās, vai ir multiunitārā vai unitārā sistēma. Jo principā, ja ir šī te unitārā sistēma, tad neiromediātors tiek piegādāts vienā vietā, piemēram, jums ir muskuļu šūni kāds laukums, un tiek piegādāts vienā malā, zinot, ka šīs te visas muskuļu šūnas kontraktēsies neatkarīgi no tā, kura šūna ir uztvērusi šo te signālu. Vai ne tā, taču mēs izrunājām, ka šis uzrunājums aiziet pa visām šūnām. Un līdz ar to šīs te nervgaras izdala nav tieša kontakta ar muskuļu šūnu, nav šī te neveidojās šāda te sinapse. Galvenais ir šo te neiromediātoru izdalīt pietiekami to, lai muskuļu šūnu to varētu uztvert. Neveidojas sinapse? Neveidojās sinapse. Un multiunitārā gadījumā, kad katra muskuļu šūna darbojās pat par sevi, tik un tā arī tāda klasiska sinapse neveidojās, taču atšķirība ir tā, ka šis te nervgaras neiromediātori izdod daudz tuvāk šai te šūnai. Līdz ar to konkrētā šūna var uztvert šo te neiromediātoru. Vai tas ir skaidrs? Multiunitārai. Tas bija unitārs. Nē, unitārs bija, kur bija tālāk, un multiunitārs, kur bija tuvāk, bet sinapse nav vienā gadījumā. Jūtu, ka jūs esat maz mācījušies un laikam ģenealoģiju. Un apgādājos jūs tālāk nemācījuši, bet skolu, ko jūs noteikti samācieties. Kad būs kaut ko? Nākamais.